Jūs pat nevarat iedomāties, kā es gaidīju šo video. Šajā video es izmēģināšu fake Dysonu, ko es pasūtīju no Sheina. Kā redziet, man ir slapji mati, tā kā es esmu gatava izmēģināt visus šos uzgaļus. Labi, es nezinu īsti par šo uzgali, bet, varbūt pamēģināšu brikulam. Es vispār ļoti gribu, lai šis strādā, tā kā es tiešām ļoti centīšos, lai gala rezultāts sanāktu labs. Es noskatījos vairākus tutoriālus vispār tajam 90s blowout look, kas latviski būtu vienkārši 90. gadu izfēnoto matu izskats, laikam kaut kas tāds, bet es nenormāli dievinu to izskatu, un es tiešām gribu, lai šis strādā. Es pat nopirku šo pulverīti, kas ir tā kā apjomam, bet par to vēlāk, un vēl šos ruļus lielākus, kā man bija, tā kā es tiešām esmu sagatavojusies. Sākam. Sākumā atvērsim un paskatīsimies, kas tad šeit ir iekšā. Vispār es domāju, ka šis produkts būs šādā krāsā, bet man ir skaistāka krāsa atnākusi, tāda balta. Šī ierīce maksā 21,50 €, bet tā kā es pasūtīju pāri tur, man liekas, 100 €, un tāpēc man iedeva atlaidi. Tie, kuri pasūta Sheinā lietas, tie zina, par kādu atlaidi es runāju. Un dēļ tās atlaides es par šo ierīci samaksāju 17,44 €, kas liekas tā kā nereāli lēti. Tur nevarētu sanākt nekas labs, bet varbūt šis būs kaut kāds brīnums. Vispār pataustot šo ierīci, tā kā šī ierīce ir lēta. Tā kā pataustot šo ierīci, es to jūtu, jo es vispār neesmu mēģinājusi Dysonu, es pat neesmu turējusi rokās vai pieskārusies tajai ierīcei, bet es noteikti zinu, ka tā ierīce visticamāk ir tāda smaga, tāda kvalitatīva, bet šis ir plasmas, šis ir rīktīgs plasmas. Šeit ir tas populārais uzgalis. Kvalitāte var just, ka nav dārga, bet 17 €. Šeit ir divi šādi uzgaļi, un skatoties tos Dysona tutoriālus, man šķiet, ka šie uzgaļi atšķirās ar, re, kur ir bultiņas. Tā kā tev ir jāmaina uzgaļi, lai mainītu to virzienu, kurā tu gribi, lai mats aiziet. Tā kā, ja tu, piemēram, gribi šo pusi fēnot, tad tev vajag matus uz āru. Vispār es nemaz necerēju, ka šajam būs tāda funkcija. Man likās, ka vienkārši būs uz vienu pusi un viss, un dari, ko tu gribi. Bet reāli es jau esmu pārsteigta. Labi, sāksim ar fēna uzgali. Šādi izskatās. Reāli šis materiāls ir tā kā tik ļevs, ka man bailes saplēst. Neviena lieka kustība. Kas notiek? Kā viņu var ielikt iekšā? Es jau uzspiedu to podziņu, bet viņš neiet. Es jums teicu, ka es noskatījos visādus tutoriālus, un no tajiem tutoriāliem es uzzināju, ka, lai izmantotu to pašu čirkošanas fēnu, vajag matus izfēnot līdz kaut kādiem 80%, tāpēc es tagad pavisam nedaudz pafēnošu matus ar šo uzgali. Negribu arī baigi pārāk daudz izžāvēt, tāpēc, ka es vēl izmantošu vienu citu uzgali, kurš arī tā kā fēno matus, tāpēc es domāju, ka kā pavisam čučut. Šeit vispār ir 3 settingi. Šis bija pirmais settings un tik spēcīgi, tā kā es nezinu, vai jūs pēc skaņas varat saprast, bet tas settings nemaina stiprumu, vienkārši karstumu, bet, ziniet, tad, kad es ieslēdzu šo ierīci, viņa tā kā nedaudz sāka vibrēt, un man šķita, ja es palikšu lielāku to settingu, viņa vienkārši uzsprāgs. Salīdzinot ar manu parasto fēnu, šis noteikti ir vājāks, tā kā man šķiet, ka ja es gribētu izfēnot matus pilnībā, man tas aizņemtu ļoti ilgu laiku, un man ir
plāni mati, jo, nu, tas gaiss nav tā kā tik stiprs. Tā, nu, es nedaudz pafēnoju matus, un jā, tas būtu noteikti ilgi žāvēt pilnībā. Vispār šis uzgalis tā uzkarsa, šī nenormāli karstas, tā kā nevaru pieturēt pirkstu. Tas noteikti nav labi, jo mans tas fons tā neuzkarst, un es pafēnoju, es nezinu, kaut kādas 3 minūtes. Visam aizmirsu, ka man ir jāieliek matos karstuma aizsardzība. Vispār man tikko bija ēdiena pauzīte, un kamēr es ēdu, es izdomāju palasīt atsauksmes šajam produktam, un jūs iedomājaties, tā produktā vairs nav šeinā, tā kā viņu vairs nevar nopirkt. Es uzspiedu tā kā uz tā, nu, savā pasūtījumā, atradu to ierīci, uzspiedu uz tās ierīces, tā kā man rāda cenu, bet tad, kad es gribu dziļāk paskatīties, man uzmetās tā kā something is wrong. Un tad es ierakstīju meklētājā tās ierīces nosaukumu un neatradu. Tur bija viena cita ierīce par 40 eiro, tā kā pilnībā citā. Es ceru, ka to ierīci nenoņēma no tirgošanas, jo viņa vairs nav droša. Es izmantošu šo uzgali, kas, cik es sapratu, ir domāts tā kā, lai noņemtu frizz pūkošanos, tā kā visus tā kā, lai vienkārši būtu gludi mati, jā. Man pašai par sevi ir tādi diezgan taisni, gludi mati, tāpēc es nezinu, vai tas ir šīs ierīces dēļ, bet tagad man ir tādi skaisti, gludi mati. Jā, nu, es nezinu, vai tas ir ierīces dēļ, vai vienkārši man tādi mati ir, bet tagad man ir tādi, es teiktu, jā, 80% slapji mati, tāpēc šis ir perfektais slapjums, lai ņemtu šo uzgali nost un liktu to. Pirms es sāku ieveidot matus, es ielikšu šo produktu. Šī nav reklāma, es šo pati pirku. Šis ir no Schwarzkopf, tāds kā pulverītis, kas piešķir matiem apjomu. Es riktīgi gribēju izmēģināt tādu pulverīti, jo, jā, es biju dzirdējusi par šādu, bet es nebiju pati mēģinājusi. Es stāvēju draugās pie tā plaukta un nevarēju izvēlēties, kuru ņemt, jo tā kā man nebija nejausmas. Un tad es domāju, nu, Schwarzkopf ir tāda laba firma. Iebridināt rokā, saberzēt un tad ielikt matos, bet tur bija rakstīts, ja gribās lielāku apjomu, tad iebērt uzreiz matos, un man gribās tā kā šeit lielāku apjomu, tāpēc, jā, Dievs, šis liekas tik nepareizi kaut kādu pulveri bērt matos. Tā kā šis neizskatās pareizi. Un tad ir vienkārši jāieberzē. Ak, Dievs, nu jau man būs tādas saknes. Cik viņš tāds dīvains. Reāli, kāpēc nepazūd tas baltums? Es būšu sirma. Es nejūtu nekādu apjomu. Laikam tomēr ir jābirdina rokās, jo jūs redzat, vēl joprojām man ir tādas saknes. Vispār viņam ir tāda konsistence, kura man nepatīk. Tāda, ka man zosādi uzmetās no tās konsistences. Nu, vai ir apjoms, es nezinu. Labi, es iebirdināšu rokās. Un šitā. Bet es nezinu, vai tas kaut ko dos, tāpēc, ka tas pulveris tā kā liekas, kā es čista kaut kādu pūderi prosta liktu matos, tā kā nešķiet, ka tas kaut ko dos. Nē, ziniet, varbūt ir kaut kāds apjoms šeit, redziet, tā kā varbūt kaut kas ir. Ja tur bija rakstīts tā kā ielikt iekšā un tad ieveidot savā vēlamajā formā, tāpēc es domāju, varbūt pēc... Nē, reāli ir apjoms! Jā, bet es uzliku tik daudz, ka man visa kleita ir pūderī. Tā kā, es nezinu, vai jūs redzat, bet man visa kleita ir pūderī. Ak, Dievs, es izskatos bišķiņ pēc fūrijas no tā līdzekļa. Es nevaru izturēt to konsistenci matos. Ziniet, bet tas ir arī tāpēc, ka man vispār nepatīk ieveidošanas līdzekļi. Es nelietoju nekādu matu laku vai jebko citu, tāpēc, ka man nepatīk tā sajūta, ka matos kaut kas ir iekšā. Es redzēju, viena meitene ielika matos matu
matu putas. Pirms ieveidošanas, es laikam par daudz uzspiedu. Jā, es noteikti par daudz uzspiedu. Ziniet, es nezinu, kādi būs mani mati. Visticamāk, man būs viņi vēlreiz jāmazgā, jo es šaubos, ka man patiks tās sajūtas. Varbūt tas fēns kaut kā izfēnos ārā to pretīgumu no maniem matiem. Es sākšu ar šito pusi, ar tādām mazām šķipsniņām labāk. Jo es šaubos, ka šajam aparātam būs lielāka jauda lielākam šķipsnām. Vēl ko es redzēju, ka garākiem matiem labāk ir pašam ietīt stingrāk to šķipsnu, tāpēc, ka savādāk pārāk vaļīgi ir, tāpēc, jā, es mēģināšu varbūt beigās tā kā pati ietīt. Labi. Cik ilgi šitā jāturmaz? Viņa ir karsta it kā. Vēl ko es redzēju kādu haku, ka sākumā vajag karstāko gaisu un pēc tam beigās uzslēgt mazāko, tāpēc es tik ilgi, jo es beigās uzslēdzu tā kā vājāku gaisu. Tā. Tagad nedaudz paturēšu rokās to šķipsnu, lai viņa tā kā atdziest. Meitenes uzreiz ietin rulī, lai tās lokas būtu noturīgākas, jo pārsvarā visiem tās lokas izkrīt pēc stundas un tā kā viss pazūda. Bet es tagad nelikšu visos matos ruļus, tikai šeit priekšējās šķipsniņas, tāpēc, ka tas būtu pārāk ilgi un tā kā reāli ir 8 vakarā un man īsti nevajag pēc tam iet nekur ar šajām lokām. Es vienkārši gribu izmēģināt, kādas lokas tā sanāktu. Tāpēc, jā, ņemiet to vērā. Wow! Es esmu bišku pārsteigta, tā kā rīktīgi tāda smuka loka, bet šajai lokai ir tā kā jāpastāv, tāpēc es neko ar viņu nedarīšu. Un, protams, arī vēl ir tas, ka tu vari paņemt šo loku šādi un piesprost pie matiem, bet, es saku, ka es pēc tam nekur neiešu, tāpēc man nav vajadzības kaut ko tādu darīt. Jā, un tagad es šo izdarīšu ar visiem matiem. Es jau jūtu, ka tas būs diezgan ilgi. Tā, kas tad tagad notiek? Bet ziniet, karsts. Reāli šitā ierīce tā uzkarst. Šeit tā kā nav vispār nekādas drošības, jābūt ļoti uzmanīgam. Šī ierīce diezgan labi saķer matus, jo es jums saku, tā kā es nekad neesmu kaut ko šādu darījusi, un cik es esmu skatījusies pēc citu cilvēku pirmajām reizēm, visiem vienmēr ir ļoti grūti tā kā to šķipsnu ieķert tajā aparātā, tajā virpulī. Tāpēc es arī domāju, vai šis vispār būs tik spēcīgs, lai saķertu to šķipsnu un tā kā ietītu, bet es teiktu, ka viņš diezgan labi saķerās. Un ņemiet vērā, ka es šo nekad neesmu darījusi un reāli man sanāk, man tā vismaz šķiet. Tā, es paturēju bišku. Wow, reāli nevar būt, ka man sanāks labs rezultāts. Tātad šādi es pagaidām izskatos. Es tomēr izlēmu piesprādzēt katru šķipsniņu, tāpēc, ka, es nezinu, man šķita, ka varbūt tomēr sanāks labāks rezultāts piesprādzējot, tāpēc, jā, tagad es esmu salikojusi gandrīz visus matus, man palika priekšējā šķipsniņa. Es redzēju vairākus tutoriālus, ka priekšējās šķipsniņas lokoja nevis ar to parasto uzgali, bet ar šo, kur no visām pusēm ir tie
Tāpēc domāju, varbūt jāpamēģina arī ar šo. Es reāli nezinu, kā strādāt ar šo uzgali. Man vienmēr ir bijis bailes no šī uzgaļa, tāpēc, kā jūs esat redzējuši vismaz vienu video, kur kāda meitene ir ierāvusi matus šajā, tāpēc man ir, nezinu, man ir kaut kāda trauma no šī uzgaļa. Man aizgāja gar sānu. Jā. Tā, un kā viņi tur tina ārā? Gods twist. Un tā, shit. Shit, nekāda twista nebūs. Ņemsim, bet pagaidām tā kā šurā twist, un tad Dievs, tā var izplēst matus ārā. Man ir lociņa. Tagad es to loku ietīšu tādā resnākā rullī. Es nezinu, es neesmu redzējusi, ka kāds tītu šitā. Tos priekšējās šipsnes netīšām paņēmu par platu, tā kā to šipsnu, tāpēc jā. Tagad es paturēšu šo visu matos kaut kādas 15 minūtes, tā kā es teicu, ka tagad reāli ir gulētiešanas laiks, es neturēšu baigi ilgi, jo es tāpat iešu gulēt, bet es tā kā gribu bišķiņ paturēt. Es domāju, 15 minūtes būs labi, jo cik es skatījos, tad ātrajā ieveidošanā visi pārsvarā tur 15 minūtes, bet tā ieteicamais laiks būtu kaut kādas 2-3 stundas. Tā ir pagājušas 15 minūtes, es domāju, ka es varu ņemt ārā. Vispār manas priekšējās šipsniņas vispār neturās stingri, jūs paskatāties, kā šī ir izjukusi, tāpēc, es nezinu, kas tur labs sanāks. Pagaidām izskatās, kā ir labas lokas. Jā, tikai redzēs, kas notiks tad, kad es izķemmēšu lokas, jo vispār bailes, ka es vienkārši, ka tās lokas ir tik vājas, ka tad, kad es izķemmēšu, tās vienkārši pazudīs. Es izņēmu visas sprādzes ārā un īstenībā skatās tādas diezgan smukas, kuplas lokas, pagaidām ir diezgan cerīgi, bet, skatīsimies, kā izskatās manas priekšējās šķipsnies, jo vispār jau man šķiet, ka priekšējās šķipsnies ir tādas vissvarīgākās visā tajā izskatā, tāpēc, ka tad tie mati tā kā izskatās daudz labāk, ja tās priekšējās šķipsnes izskatās labāk, un es nezinu, vai man šķita, ka viņām bija jābūt tādām tādām čirkainākām. Un atklāsmes moments. Ak, Dievs, kas tad tagad notiek? Es izskatos pēc fūrijas, bet tā, kur ir mana ķemme? Cik dīvaini, es neesmu pieradusi, ka man ir tik kupli mati. Tā kā liekas tik milzīgi, bet, ziniet, kamerā neizskatās tik labi. Es skatos spogulī un īstenībā tā kā ir diezgan normāls rezultāts. Vienīgais, jā, laikam vajadzēja ar pirkstiem ķemmēt tās lokas, tāpēc, ka es pazaudēju vairumu, tā kā to loku. Tā jūs man neredzēsiet visu seju, bet jūs vismaz redzēsiet tā kā tās lokas, tā kā šādi izskatās. Es teiktu, ka rezultāts tā kā sanāca diezgan labs. Vienīgais, jā, šīs lokas ir tādas diezgan mesī un tādas šķiet, ka pēc 5 minūtēm to vairs nebūs, bet man šķiet, ka tādas arī ir tās blowout lokas. Tā, man šī slīpe būs vieglāk parādīt. Es ceru, ka jūs varēsiet saprast. Tā kā šādi izskatās kopumā. Reāli. Man patīk. Tikai es jau zinu, ka šādi mani mati neizskatīsies visu dienu. Kā bildēji būtu riktīgi smuki. Tā kā man riktīgi patīk. Es reāli nevaru beigt taustīt savus matus. Man visu laiku gribās šitā darīt. Šis bija tāds bišķiņ čakars. Tā kā
Bišķiņ čakars, es katru dienu šo noteikti nedarītu. Pa 17 eiro šis ir tiešām tā kā rīktīgi labi, jo rezultāts sanāca rīktīgi labs un pa 17 eiro. Un arī tas kupluma pulveris, tā kā, jā, viņš tiešām strādā, piedod kuplumu tiešām pie saknītēm. Es nezinu, cik šī ierīce ilgi kalpotu, tāpēc, kā var just, ka šī ierīce ir lētā, tā kā viss šitie plastmasas, šie uzgaļi nenormāli ātri uzkarst un viņiem nevar pieskarties. Nu, es nezinu, vai citas ievedošanas ierīces tā dara, bet man kaut kā šķiet, ka tas nav pareizi, ka viņi tik ātri uzkarst. Un kā jums patīk rezultāts? Es zinu, jums patīk rezultāts. Bet labi, mēs tiksimies nākošajā video. Atā!